Labrīt! Tik sen šito neesmu darījusi, ka man jau atkal ir aizversies. Tad es tik ļoti gribēju kaut ko filmēt, nu nenormāli. Šodien no rīta nogriezu matus. Ļoti īsi. Es ienācu siltumnīcā un te ir... Te viss notiek. Protams, tie tomāti uz visām pusēm liecās un viss te notiek. Viņi milzīgi nenormāli. Pacies kāds bumbas. Nu, tā kā reāli lielāks par manu plaukstu, man liekas, kaut kas pilnīgi crazy. Šitas maziņš vēl. Bet šitie vienkārši pilnīgi crazy. Pacies šito, kurš tur cik visa ģimene var paēst no tā viena tomāta. Paprikas man arī. Pagā. Parādīšu, visu parādīšu. Ir sagāzies viss kaut kas, te tomāti kaut kur randomā. Bet man ir arī būs paprikas, būs kādas skaistulītes. Mani pašas gurķīšī. Es nezinu, ko es ar to tomātu darīšu šobrīd. Es šodien iespējams laidīšu supot. Ja kolēģi ar draugu izdosies noīrēt supus, tad mēs laidīsim supot. Jā, nu, laiks ir tik, cik viņš ir. Un laika vairs nepietiek kaut kādām visādām supošanām un skrituļošanām un visām citām lietām, jo ir svarīgākas lietas, kas ir jāizdara, ko vienkārši nevar atlikt. Un tas ir, protams, viss pagalma kopšana, kas aizņem diezgan daudz laika, tāpēc mēs iegādājāmies Kazimiru, kurš mums palīdz nopļaut zāli, jo zāles pļaušana principā aizņēma visu dienu, un ja ir reāli tikai 2 brīvdienas, tad viena no tām ir zāles pļaušana. Un tad paliek tikai 1 brīvdiena. Bet ir ok, man jau patīk, zin kā. Es sastādīju atkal salātus un vēl spinātus. Nu, laikam tas iepriekšējais video un neiznāca, tā kā jūs jau nemaz nezina, kas te bija. Man bija plānā vēl vienu tur video izlaist, bet laikam, ka viņš nekad arī neiznāks. Nu jā, te man tādas kastes, kuras visu laiku kaut ko stādu. Tagad viņas tādas paplikas un nesmukas, bet nu, jau kaut kas augs. Plus tagad, kad ir tas robots, mūsu Kazimirs, ja, tad viņš to visu zālīti atstāja uz zālītes, un tad mums te ir tāds bišķiņ siena lauks. Nu tā, sieniņš tās. Gotiņas var barot. Kazimirs strādā. Mēs sākam kravāt jau mantas mašīnā. Nezinu, kā mēs tur saliksim kaut ko, jo ir jau pilns viss. Bet ka jau samīcīsim un laidīsim uz upītī. Nebūs, ja? Vajag paturēt no iekšas kādu. Ķauģīģi. Mēs atbraucām līdz robežu dambim, jo nevarējām atrast vietu, kur varētu tā kā iekāpt vai ko. Bet izskatās, ka būs jautri, jo strauma ir diezgan liela. Bišķiņ bailīgi jau ir. Bet gan jau izdzīvosim. Lai jūs visi izdzīvot. Paldies. Es jau uzsēdos kaut kur. Ļoti grūti kontrolēt. Man apsakos. Ļoti klausot mans. Es gribēju šodien mierīgi paslīdēt pa upi, izskatās, ka nebūs. Ļoti jautri. Čau! Nu jā, bet tas tās spuras ir tā, ka baigi ātri.
griežās tas sups, bet man bail nolaust to spuru par kaut kādiem akmeņiem. Stop. Pirms es rādu nākamo kadru, pastāstīšu, kas vispār notika. Tātad pāri upei bija pārkritis koks. Es, protams, nezinu, kāpēc nevarēju savās smadzenēs salikt kaut kādu ātru risinājumu. Un es piebraucu pie tā koka, man sagriezās sups. Un principā mani vienkārši parāva apakšā zem tā koka. Es apdauzījos, apskrāpējos, gan fiziski, gan mentāli. Un bišķiņ paraudāju, attelpojos no visa šitā un turpināju ceļu. Taču man tikko parāva zem tā koka apakšā. Man būtu pretīgi trīs. Viss sups apgriezās otrādi ar visām mantām. Žēl, ka nenofilmēju. Pretīgi akmeņās. Diezgan crazy upe, es teikšu. Ai, es vairs negribu. Atmūties. Traki bija. Es vienkārši ka tu esam cauri, tad kaut kur. Es tam es vispār tevi neredzēju. Jā, joprojām rokas krīt. Negribu! Kāpēc tā ar mani šodien notiek? Mani vienkārši dzīve testē. Labi, ka pelkastīmu uzvilku, jau zināju, ka peldēšu laikam. Spuru vajag ar steigu. Nu, te ko ir viss slikti. Vai te arī viss ir noskāpēts. Baigi daudz noskāpēt beigās. Sākumā neizskatījās, bet tagad ir rīktīgi slikti. Būšu apdauzījusies par šo upi. Es vairs negribu pa upi ar supu. Par laivu lūdzu labāk. Tagad jums pilnīgi cita lieta. Jūs cik uzreiz viegli vairāk. Wow! Tagad es saprotu, par ko iet runiet uzliec spuru. Wow, vienkārši! Pilnīgi cita lieta. Bišķiņa akmens no sirds nokrita. Bet sāp gan nenormāli. Tagad jāmēģina nenolaust tā spura. Bet nu noteikti, ka šis bija viss vajadzīgs. Jo, nu jā, pēc tā šļūciena zem tā koka, nu, emocionāli tas bija diezgan traki tajā brīdī. Es riktīgi sāku raudāt un mēģināju riktīgi dziļi elpot, lai vienkārši nomierinātos, jo man likās tajā brīdī, kad, nu, ir viss ļoti slikti. Strauma nežēlīgi nes tevi prom, man sups ir uz otru pusi, mantas ir ar tām gumijām tikai pieliktas. Wow. Un, nu, es domāju, ka tur to mantu vairs nav, un iedomājies upē atrast mantas. Tā tad. Pirmā pieredzīta diezgan traka, jā. Bet ir jautri. Varbūt es vēl piekristu par to upi mačīt, bet es nezinu, tas vēl jāpadomā vēlāk. Nu, garlaicīga svētdiena noteikti nav. Mums vajag bildi! Mums vajag bildi! Pagad mēs sabrauksim kopiņā. Jā. Bet ja paklausies, cik skaisti. Jej! Ja šodien nav dzimšanas diena? Ir. Ļoti laimīgs, 5 gadu jubilejā, ja?
Bet laba spura. Es uzkāru! Man roja krampi uz visu. Es nevaru. Tu vari. Man ir bail. Tā ir paņika. Kas tur ir? Viss? Wow! Beidzot mēs esam uz zemes. Tas ir labākais moments šodien. Jo plānā mums bija kā braukt pēc visa tālāk, bet man galīgi negribās vairāk braukt un gribās kaut kādu vairāk mieru šodien nekā ekšana kaut kāda trakla. Tā kā mēs apstājāmies pie Lauras un Alberta mājiņas. Iesim iedzert kafiju un pasēdēt mieriņā. Nē, tālāk mēs nemauksim, Alberta. Pietiek. Viss ir pārāk traki priekš šodienas. Par dzīvību. Un pie upītes. Puika. Nevarēs redzēt. Bet kāda tā spūra ir proši to braucienu. Vienkārši crazy. Man ir, sākumā es domāju, ka man nav nekas baigs saskrāpēts, bet pēc tam sāka riktīgi sāpēt viss kaut kas. Un es esmu te kaut kur noskrāpēts, roka. Visu te. Te ir viss slikti. Nezinu, vai var redzēt. Te ir viss slikti. Te ir ļoti slikti. Te, nu viss ir slikti. Tā kā mums tagad Rihards atbrauc savākt. Mēs braucam uz mājām. Man vēl tur ir ciemiņi, tā kā visdrīzāk, kas tālāk nefilmēšu, tā kā, karsti. Jā, paldies, ka noskatījāties. Es izdzīvoju, esmu dzīva, un tas ir labākais, kas var būt dzīvē izdzīvot.